Būvniecības sezonas sākas. Joprojām ir ļoti populāri skrūvpaļu risinājumi. Es zinu, ka viņi tagad pieejami praktiski katra bodiņa, katra stūri, nereklamēju, bet pie mums viņus var nopirkt arī. Ir divi varianti, vismaz MDSM profili, kur ir tā pēda. Jūs liekat brūsu ar L-veida savienojot, vai jau ir gatavi U-veida profili, kuri ir paredzēti gatavam brūsam. Un trešais, tas ir G-veida profils, kur te ir caurums. Parasti viņš ir domāts kaut kādiem stabiem, žogiem, zīmēm, kuri liekas, un tad viņi piefiksēs no šīs puses. Bet galvenais jautājums, kurš rodas praktiski jebkuram pircējam galvas, kā pieņemt lēmumu, kurš no tiem visiem variantiem un veidiem derīgs tieši man. Ir trīs jautājumi, kurus vajadzētu uzdot. Kā jums ar gruntu? Vai tas ir malains grunts, melnzeme, kudrains vai vispār dolomita slānis, kur nevar neko ieskruvēt? Tas spēlē lomu. Un nākamais, cik jūs plānojat atstāt virs zemes? Ņemat vērā, ka zeme ir apaļa un te krītumi mēdz būt. Pie tā, ka zeme, jebkura konstrukcija, ir vajadzīga dabiska ventilācija. Tas nozīmē, ka ja jūs pa īsu vai pa dziļu ieskruvējat, tā nebūs. Un trešais jautājums arī būtisks, uz kuru vajadzētu atbildēt, ko jūs plānojat likt virsū. Vai tā ir terase, vai tā ir moduļu māja, pirtiņš vai jūras konteiners. Svars ir zināms, un tas ir ļoti vajadzīgi zināt pirms tā, kad jūs sākat kaut ko skrūvēt iekšā, tāpēc, ka katram skrūvpālim ir paredzēta maksimāla gan vertikāla, gan horizontāla slodze. Viņi jau ir izrēķināta. Ja jūs nepareizi ieskruvējat skrūvpāļu, tā sāk kaut kur gasties. Ja jūs gribat uzzināt, kā viņus ieskruvēt, sekojiet mums līdzi, nākamajā video es to parādīšu.